drēbes. Es nezinu, kur Kuru jāizves? Es varu? Tā ir uzmanīgi, jo tu var trāpīt ar lociņu. Ok, to reģis neņemam. Fāt, austiņš šeit nav, ja? Tas pārbaudījums ar bērniem, tas, manuprāt, bija ļoti labs tāds rādītājs par to, kā viens cilvēks vispār varētu attiekties pret citiem cilvēkiem, jo attiecībā ar bērniem tur varētu būt tāds dabīgs kārdinājums paskatīties no augšas. Čau! Vajadzētu nomazgāt savu tūbu. Tu varbūt vēlies to izdarīt? Nē? 3, 4. Emocionāli siltākā reakcija bija no Katrīnas. Viņa bija gatava viņus iesaistīt, viņa bija gatava, kā saka, dalīt to savu ētera laiku ar bērniem. Es nevaru neizmantot izdevību. Es vienmēr esmu gribējis būt vējiņš ar čelnu. Tas ir. Kas tur nav? Tās elektrība? Kaut kas pieslēgums? Fāze. Kas tur notiek? Ja es spēlēju, tad man principā nekas netraucē, jo es spēlēju. Es domāju, ka ir kaut kāds vadātājs piemeties. Tev vajadzēja to gaismu? Tikai tāpēc, ka tā ir televīzija, es centos savaldīties. Dzīvē tā nenotikt. Es noteikti kādu skarbāku vārdu pateiktu. Tad, kad man klavieres neskanēja, man likās kaut kas nav nopietni, un tad, kad tu viss bija samests jau lupatām. Sorry. Nu? Krāns. Akal. Man liekas, ka tik traki, ka man uzskatīs kaut kas uz galvas, tad jau tik traki nebija. Kurš tur grabinās? Es esmu izvēlējies spēlēt Baha prelūdiju. Tā skaitās kā garīgā mūzika. Labi, es pacietīšos, bet Bahs varbūt nepacietīsies. Šis nebija viņu galīgais stresa, tas izaicinājuma līmenis, jā. Viņi varētu turēt vēl.